Jau tradicionāli gadu janvāra pēdējā svētdiena Madonas senioru korim mantojums ir satikšanās svētki. Satikšanās ar citiem dziedošo senioru kolektīviem, šoreiz no Jelgavas Cēsīmu nozolniekiem. Es jau esmu dziedātāja no 1. klases, jāsaka, un esmu kļuvusi par senioru. Un es jau esmu dziedājusi arī dažādos tādos pieaugušo koros Cēsīs, bet tā kā vairs nestrādāju, es sameklēju vēl kādu nodarbošanās vietu. Tā brīvā laika kavēkli arī. Un arī priekš sevis gribās dziedāt, gribās kopā ar citiem cilvēkiem satikties. Tas ir arī tāds pienākums savu veidu, kad ir jābrauc uz mēģinājumu, jābūt. Svētdienās cilvēki brauc uz mežu vai atpūšās, bet man tiešām relaksācija dziedāt, un es vienmēr cenšos izmantot visas iespējas, lai dziedātu. Tā cilvēkiem ir mūža izglītība īstenībā dziedāšana, jo tur viņš arī saskarās ar ļoti augstvērtīgu dzeju, ar augstvērtīgu mūziku, teiksim, harmonijām un, protams, sociālais aspekts vienkārši, ka cilvēki sanāk līdzīgi domājošie un visi dara kopā. Senioriem, es domāju, tas varbūt pat ir reizēm būtiskāk kā jaunai paaudzei, jo vienkārši pazūd tās saites ikdienas un kontakti, kas ir bijuši vai ne aktīvās darba dzīves laikā, vai ne, un tas faktiski kaut kur esmu pat dzirdējis tādu, ka tas tāds sociālais projekts nedaudz, vai ne, tā kora dziedāšana, un, protams, arī vēl tā pati dziedāšana pati pa sevi, un, protams, kopā būšana un tā tālāk, jo daudziem tas varbūt ir vienīgais, uz ko viņš var aiziet un piedalīties. Kopības sajūta vienmēr katram cilvēkam ir vajadzīga. Un dziesmiņa dziedina, dziesmiņa priecē. Dziesmā mēs atpūšamies, dziesmā mēs arī pabēdājamies, jo ir arī bēdīgas dziesmiņas. Bet dziesma vienmēr ir palīdzējusi, viņa palīdz arī man. Kā latvietis cilvēks var būt bez dziesmas? Dziedu jau no bērnības. Pirmā dziesma bija maza meitenīte. Un tā pamazām uz priekšu līdz korim mantojums. Šeit ir īpaša aura, šeit īpaši cilvēki un īpašs kolektīvs un īpaša patikšana nākt. Pirmkārt, cilvēks iziet sabiedrībā. Viņš ir spiests savākties, uzposties. Protams, neatsverami ir arī atmiņas treniņš. Ja, un tas, ka tu iznāc priekšā, arī jāpiedomā, kā tu tur izskatīsies un ko darīsi un cik labi zināsi dziesmu nodziedāt. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi jebkuram dziedātājam. Un tie, kas jau dzied, tiem tas ir dzīvesveids. Tāpat kā mūzikas pedagoģijas solistei Solveigai Stafeckai. Tiesa, līdz senioru vecumam viņai vēl ejams krietnes laiks, taču mantojumu dziedātāji sauc par savējo un dziesmu par savas dzīves neatņemumu sastāvdaļu. Tas ir ļoti, var teikt, kā gaiss dziesma un mūzika, vispār kā gaiss. Es ielecu tajā vilcienā pēdējā, kad koris mantojums brauca uz dziesmu svētkiem 23. gada. Un es esmu ļoti priecīga, kad es dziedu mantojumā, jo, piemēram, vienu brīdi man likās, ka es vispār vairs nevarēšu padziedāt, man kaut kas ar balsi bija noticis vienkārši dzīves laikā. Gadās visādas tehniskas ķibeles arī balsī. Un tad mantojumā esmu šeit atgūsi atkal savu pirmo soprānu, ko es biju ilgus gadus pazaudējusi. Mums pagājušais gads aizgāja vienos koncertos, un tie, kas tiešām mājās sēž un domā, ko darīt, nāciet pie mums dziedāt. Jāuzsver, ka šis salidojums gaismas stari dziesmā ir kā gatavošanās, iesildīšanās un repertuāra izdziedāšana vasarā gaidāmajam lielkoncertam Madonā. 21. jūnijā visi laipni aicināti. Būs Republikas senioru koru salidojums pie mums estrādē Madonā ar devīzi no gaiziņa Latviju redzot. Un tad visi senioru kori, sieviešu jauktie kori un arī vienīgais vīru koris Baltie bērzi no Valmieras būs pie mums ciemos. Vēl tikai jāpiebilst, ka senioru koru salidojumu kuplināja Madonas kultūras centra bērnu deju kolektīva Atspole Maijas Rīnietes vadībā. Savukārt par vasarā gaidāmo lielkoncertu Madonas estrādē sīkāka informācija arī no mūsu puses vēl sekos. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.